Lidija jaunībā spēlē ļoti daudz, un tad pienāca viens brīdis, kad ir tāds kritiskāks brīdis, kad pēkšņi tā vecuma ir vairāk to lomu, to lielo, to lomu, uz ko viņi bija gatavi. Kā saka, savu jau tādu nobriedušo talantu, meistarību milzīgo. Viņai bija arī saucamie tukšie periodi. Jā, bija tādi periodi, tukšie periodi. Un par Žanu Darku runājot, tiešām tas ir tāds milzīgs paradoks, neizprotams, kāpēc Antons Briedītis tomēr viņai neiedeva Žanu Darku. Jo es domāju, ka tā patiesi arī būtu viņas granda loma. Bet kur ir tā Lidijas tā lielā vērtība, ka viņa šajos te tukšuma brīžos, jā, protams, ka viņai sāpēja sirds, un es zinu, ka bija sezonas, kad viņai bija otrā loma kādā necilā komēdijā, teiksim, ko viņa, protams, pilnīgi žilbinoši nospēlēja. Es atceros, bija tāda izrāde bija Mans mīļais, mans dārgais, tad viņa spēlēja tādu avīžu kiosku pārdevēju. Tas bija šedevrs. Tas bija tāds dzīves novērojums, no tāda, es vēl iedomājos, vēl tagad to atceros, tas ir kaut kāds gads, es nezinu, 40 atpakaļ, ja, kad viņi to lomu spēlēja, ja ne vairāk. Un tas bija tik spilgti, tik brīnišķīgi, bet dabīgi, ka viņā kā aktrisē, tas jau nekādu gandarījumu neizsauc. Ja. Viņas gandarījums bija lielās lomas, ja, tās traģiskās, dramatiskās lomas. Un dabīgi, ka tur kāds rūkums varēja būt, bet kur bija tas skaistums? Ka viņa tomēr, ka es arī to nemanīju, ka viņa tā ļoti atklāti kurnētu. Viņa arī nes to sāp sevī, ja? Kad to sajūt, kad es šī brīdī varbūt teātrim neesmu vajadzīga. Tāda aktrise, ja? Bet, es saku, tur neviens nav vainīgs, tie dažādi apstākļi sakritība, kāpēc arī tādiem lieliem talantiem iekrīt tie tukšie periodi, bet kur ir kas saka, par ko var runāt ar milzīgu cieņu, ka viņa tajos brīžos negāja riņķī sūdzēdamās, kā saka, un, ja es nezinu, tur lomas paģērēdam vai kaut ko tādu,